Tas arī ir vērts pavērtēt, kā mēs saucam. Māte, tēvs, tā vienmēr ir tāda robeža, kad mēs gribam nodalīt, un tajā ir kaut kāda tāda telpa, kurā mēs tā uzmanīgi dodamies. Māma, tētis, mūsu valodā, mūsu leksiks ir tāds zelta vidusceļš. Arī dažādās situācijās, kad mēs esam dusmīgi, vai tad, kad mēs esam priecīgi, mēs dažreiz mainām šo formu, kā mēs runājam par saviem vecākiem. Ja, tad tas ir veids arī, kā mēs psiholoģiski iedarbojamies uz mūsu šo dzīves un personas daļu. Ārkārtīgi svarīgi ir pavērtēt par to, ka mamma un tēvs vai māte un tēvs ir tikai loma, ko katrs cilvēks izpild savā dzīvē, kur kļūst par vecākiem. Tā ir patiesībā diezgan maza daļa no pašas personības. Mēs kā bērni pazīstam savus vecākus tikai ļoti mazā procentā. Mēs maz zinām par to, kāda viņi bija pirms viņi kļūst par vecākiem, bet tas noteikti jau definē daudz ko par to, kāda viņi ir. Un, attiecīgi, mēs bieži maz arī zinām par to, kāda vispār viņi ir kā cilvēki. Un tad, kad mums ir ļoti dziļas lojalitātes pret saviem vecākiem, tad mēs esam lojāli tieši mammai un tētim. Mēs viņus tieši nevērtējam pēc tām mūsu vērtībām, kāds ir mūsu vērtības, jo mamma un tēvs ir kaut kas ļoti cienījams, ko mēs sevī vienmēr godājam kaut kā augstāks, tas ir izredzētības tāds tituls. Un tāpēc mums ļoti bieži ir grūti izlīdzināties ar šiem cilvēkiem, un mums liekas, ka tas ir kaut kas tik īpaši. Un vienlaicīgi tas ir kaut kas tik īpaši, bet tajos gadījumos, tad, kad šī mammas un tēta loma netiek izpildīta tādā veselībā, mīlestībā, tajos gadījumos mēs kalpojam šai lojalitātei un nespējam no tā tikt. Mēs negribam teikt vaļā, mēs no tā negribam atbrīvoties, bet tikt brīvi un nostāties kaut kādā tādā izlīdzināšanās miera stadijā. Un tad mums ir ārkārtīgi svarīgi no tā titula pakāpt nost, ka tur ir mamma un tētis, bet sāk skatīties uz šo cilvēku, kas mums ir pretī, un nosaukt viņu vārdā, personvārdā. Un tā mēs varam sākt iepazīties ar šiem cilvēkiem. Un sākt vērtēt, vai mūsu vērtības sistēmas, vai mūsu sirds sajūta par to, kā mēs redzam pasauli, sakrīt ar šiem cilvēkiem. Un tajā brīdī mums īstenībā ļoti bieži var sākt krist ārkārtīgi daudz nostādes barjeras. Un tas ir jūsu brīvības ceļš, ar ko jūs pamazām varat nonākt tajā pieņemšana mīlestība. Pieņemšanā, ka šis cilvēks, vai tas ir mana mamma vai tētis, ir tik ļoti atšķirīgs no manis, jo mēs mūsu vērtībās esam atšķirīgi. Tas nekas, ka mēs esam nākuši no vienas saknes, ka es esmu nācis no šiem cilvēkiem. Tajā paliek cieņa, pateicība, mīlestība par to, ka šī brīvība pie mums ir atnākusi, bet mēs spējam palaist šīs neveselīgās piesaistes, kur mēs mēģinām visu laiku sevi lauzt un pielāgoties kaut kam vai sadzīvot ar kaut ko, kas galīgi nav mūsu. Tā ir tāda ļoti, ļoti svarīga lieta, ko sevī mēģināt vērot, jo mēs kļūstam brīvi tad, kad mēs zinām, kas mēs esam, tad noskatās mūsu vērtības. Un to mēs darām ar mūsu grūtākajiem dzīves punktiem, vissmagākajām dzīves situācijām, visneveselīgākajām attiecībām mēs vienmēr sakam paldies, jo pēc laika, gada 2-3, tad, kad mēs esam tam tikuši tāli, mēs pēkšņi ieraugām, cik tas bija veselīgi, lai arī ļoti grūti, un mēs labprāt toties un neatgrieztos. Kaut kāda aizvainojuma, kaut kāda sāpes, kaut kāda dziļāka lieta, ko mēs varbūt apzināmies vai neapzināmies, un dzīves tēmās mēs bieži vien neapzināmies daudz ko. Ja mēs kaut ko tajā mēģinām aizvērt vai neskatīties, izslēgt, mēs nogriežam visus talants, visas spējas, visu, kas mūsos var būt arī ļoti labs. Caur vienu šo personu, caur vienu šo cilvēku, tas kā tāds liels akmens aizved ciet visu šo kanālu.